Šī jau ir trešā vasara pēc kārtas, kad Dienvidkurzemes novadā veselu nedēļu tiek uzņemta ukraiņu bērnu delegācija no sadarbības pašvaldības Kamiņa Kaširskas Ukrainā. Tie ir 12 līdz 17 gadu veci pusauģi un 3 viņu skolotājas. Šeit atbrauc bērni, kuriem vecāki vai nu ir krituši karā, vai atrodas šobrīd arī karo. Tā kā būtībā tāds ir arī tas mūsu pienesums un atbalsts, kad mēs šos te bērnus, kuri, var teikt, pakārtot it kā cieši no šī te kara, mēs uzņemam pie sevis, iepazīstinam ar savu novadu un, protams, piedāvājam dažādas aktivitātes arī kopā arī ar mūsu bērniem. Grobiņas pagasta Kapeļkalējos, kur atrodas jūras stāļi, ukraiņu bērniem iespēja baudīt vasaru lauku vidē, izmēģinot savus spēkus gan izjādēs, gan arī gaisa trošu spārnotā zirga trasē, kur jāpārvar 7 dažādi šķēršļi un 2 nobraucieni pa trosēm. Kā pirmais trasē devies Saša, kurš Dienvidkurzemē viesojies arī pērnajā vasarā. Savukārt Vladislavam šī ir pirmā reize. Bail nebija? Nē, nebija. Mēs ukraiņi, mēs esam stipra tauta. Jūs malači īsti stiprinieki. Protams, ka stipri. Mums ir muskuļi. Patīk jums šeit? Protams. Es nākamgad atkal gribētu šeit atbraukt. Mūs šeit tik sirsnīgi uzņem. Mēs esam ļoti priecīgi. Ļoti domājam par to, ko piedāvāt, kas šos bērnus uzrunās. Un jau pagājušā gadā mēs sapratām, jā, viņiem vajag darboties, viņiem patīk aktivitātes un būtībā ir tā, viņi atbrauc, viņi ir mazliet varbūt nobijušies, varbūt nezin, kas šeit notiks, bet mēs vienmēr šķiramies jau kā draugi, pat ar asarām, gan no mūsu puses, gan no bērnu puses, un viņi vienmēr saka, ka viņi ir bijuši priecīgi šeit pavadīt laiku, jo šeit nav bijis jādomā par to, kad nav šīs te trauksmes viņu telefonos, viņu aplikācijās, un šeit ir mierīgas debesis, un viņi patiešām šeit jūtās droši un atpūtušies. Un tas ir arī tas, ko mēs gribam sniegt šiem bērniem, šo drošības sajūtu, un arī to, lai viņi jūt, ka kaut kur vēl pasaulē ir arī tādi cilvēki, kur ir kopā ar viņiem. Tādā veidā mēs viņus arī stiprinam. Skolotājas Ruslana, Ludmila un Svetlana ir pateicīgas par viesmīlību un iespējām kaut uz nedēļu aizmirst gaisa trauksmes signālus. Aizmirstās te tās šausmas, jo te ir jautri un mierīgi, viss jauns un interesants. Mums ir jādzīvo un izrādās, ka lielākā laime ir veselība un miers. Tā ir dzīve, tā ir lielākā laime cilvēkam. Kad viss ir veseli un dzīvi, es vēlos pateikties par jūsu viesmīlību. Tas ir liels iegūms mūsu bērniem. Gūt jaunus iespaidus, redzēt kaut ko pozitīvu, jo mūsu bērniem patiešām ir ļoti daudz satraukumu un bēdu. Mums šeit interesē viss. Skatījāmies muzeju, skolu, iepazinām vēsturi, tradīcijas. Lai gan mums katram savas kultūra un tradīcijas, bet ir arī daudz līdzību. Daudz līdzību un notikumu arī Latvijas un Ukrainas vēsturē. Šobrīd bēdas un nelaimes skārušas mūsu valsti, bet mēs visi ticam, ka karš drīz beigsies un pienāks mūsu uzvara, un viss būs labi. Ця війна скоро закінчиться, що настане швидка перемога наша, і все буде добре. Neraugoties uz vasaras svelmi, ukraiņu bērni aktīvi piedalās visās piedāvātajās aktivitātēs. Maz pamazām viņu nopietnējās sejās iezogas arī pa kādam smaidam. Īpaši jau tad, ja viņus sagaida pārsteigums, karstā dienā augsts saldējums.
Punsātu muižas pagalmā gaidāms kāds īpašs notikums, tāpēc mugurā tiek vilktas višivankas, izšūtie krekli, kas ir Ukrainas nacionālās piederības zīme. Un ilgi nav arī jāgaida, kad senās muižas pagalmā ierodas Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols, lai uzzinātu, kā klājas ukraiņu bērniem Dienvidkurzemē. Слава Україні! Героям слава! О, видно, що з України. Вітаю вас. Мене звати Анатолій Косол, я посол України в Латвії. Well, it's not my first visit to the region, but definitely what I'm Šī nav mana pirmā vizīte šajā reģionā. Galvenais, ko es jūtu šeit, ir Ukrainas un Ukraiņas bērnu atbalsts, kas ir viens no svarīgākajiem draudzības apliecinājumiem. Sadarbības līgumu Dienvidkurzemes novada pašvaldība ar Volīnijas apgabala Kamiņa Kaširskas pilsētas pašvaldību Ukrainā parakstīja 2022. gada jūlijā. 2 gadu laikā Dienvidkurzemes novada pašvaldība jau sniegusi dažādu atbalstu saviem partneriem. Veidojas jau tāda īsta draudzība, tas ir tīri cilvēcīgi, un kādam radinieki te ir, un tad var satikties, un tas ir svarīgi un nozīmīgi. Un dabīgi, ka mēs darām visu, lai tās šausmas ātrāk beigtos viņu dzimtenē. Nu, ko varam jūs atcerties, kad mēs palīdzējām ar transportu, un katrā ziņā nāks rudenis, mēs atkal nākošo kravu gatavojam. Lai varētu pa mazumiņam, bet ja katrs pa mazumiņam, tad kopā mums izdosies.